18. novembrī Daugavpils teātrī godinot Daugavpils izcilākos iedzīvotājus un organizācijas, kas aizvadītajā gadā devušas lielāko ieguldījumu pilsētas attīstībā un labklājībā, svinīgi pasniegtas gada balvas 2024, kā arī citi pašvaldības apbalvojumi. Valsts 106. dzimšanas dienā pateicības vārdi par produktīvu, pašaizliedzīgu un aktīvu darbu bija veltīti dažādu nozaru pārstāvjiem, kas ikdienā rūpēs gan par Daugavpils sociālo un sabiedrisko dzīvi, gan par ekonomisko izaugsmi un daudzām citām jomām. Daugavpils ir pilsēta, kur apvieno ļoti dažādus cilvēkus, bet tas, kas viņiem visiem ir kopīgs, ir patriotisms, mīlestība par savu pilsētu, mīlestība par to darbu, ko viņi dara. Un šodien mēs godinājām un cildinājām gan kultūras darbiniekus, gan skolotājus, gan mediķus, gan tehniskos darbiniekus mūsu kapitāla sabiedrībās. Un šodien, šajā svētku dienā, jāsaka viņiem milzīgs paldies, jo viņi ir tā mūsu Daugavpils īstā patiesā pilsēta, kura palīdz attīstīties, iet uz priekšu, un viņi ir tie, kuri pēc būtības to visu tur savās rokās. Tāpēc priecīgu Latvijas 106. gada dienu. Pasākums tradicionāli iesākās ar pašvaldības goda rakstu un goda rakstu ar sudraba goda zīmēm pasniegšanu. Savukārt par vakara kulmināciju kļuva gada balvu pasniegšana 6 dažādās nominācijās. Kultūrā balva pasniegta valstsijā Daugavpils teātras horeogrāfija Irinai Bogerūkai un dejotāja trupē, kas 12 gadu laikā ir kļuvuši par Daugavpils teātra rotu, veidojot augstu novērtējumu ieguvušas izrādes un ar dēļ priekšnesumiem bagātinot kultūras iestādes repertuāru, ko bauda gan mazie, gan lielie teātra apmeklētāji. Gada balva sportā spīdveja braucējam Andžejam Ļebedzevam, kurš aizvadītajā gadā ieguva pirmās vietas Eiropas individuālajā čempionātā spīdveja un Latvijas spīdveja čempionātā. Tautsaimniecībā godināts Sija Pulsara Optiks, kas piedzīvoja ievērojumu izaugsmi un attīstību gada laikā palielinot darbinieku skaitu no 260 līdz 330 kvalificētiem speciālistiem. Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē gada balvu ieguva Daugavpils reģionālās slimnīcas laboratorijas speciāliste Leontīna Milaševiča par pašaizliedzīgu, godprātīgu un augstu profesionālu darbu, nesautīgu un atbildīgu attieksmi strādājot Daugavpils reģionālajā slimnīcā kopš 1979. gada. Sabiedriskajā darbībā pasniegtas 2 balvas. Biedrībai Latgales Asja Āķe, kas regulāri rīko izglītojošus pasākumus un sacensības makšķerēšanas sportā dažāda vecuma cilvēkiem, tajā skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī Daugavpils pašvaldības policijas administratīvās lietvedības nodaļas priekšniekam Jāzepam Ostrovskim, kurš jau 29 gadus aktīvi iesaistās pašvaldības policijas darbā un attīstībā. Vēl nesen bija 1995. gads, kad es sāku darbu pašvaldības policijā. Jau ir 2024, un tas aizskrēja tik ātri, kā nemanot, teiksim tā. Jo darba bija daudz, gan veidot policiju, gan nodrošināt sabiedrisko kārtību pilsētā. Intensīvs darbs, sarežģīts, zināmā mērā arī ir bijis, tāpēc tas laiks ir tā pagājis ātri. Mums ir svarīga sabiedriskā kārtība un drošība pilsētā. Līdz ar to, lai veicas darbā kolēģiem. Savukārt gada balva izglītībā piešķirta Daugavpils valsts gimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā Signitei Gabrānei, kura veikusi lielu darbu ne tikai skolas un pilsētas, bet arī reģiona pedagogu izglītošanā par aktuāliem izaicinājumiem izglītībā. Tas, ko es daru, gan strādājot ar kolēģiem, gan strādājot ar skolēniem, tas ir mans sirdsdarbs, hobijs. Un tādēļ prieks, ka to pamana un ka novērtē Daugavpilī un Latvijai dzimšanas dienā, proklamēšanas dienā. Gribas novēlēt daudz izturības un lepnuma par to, ko darām visi kopā, un gandarījumu par to, ka mēs dzīvojam ļoti skaistā zemē, ļoti bagātā zemē. Un mūsu lielākais dārgums esam mēs paši, Latvijas ļaudis. Pašvaldības balvu mūža ieguldījums par ilggadēju, godprātīgu, pašaizliedzīgu un augstu profesionālu darbu Daugavpils labā piešķirta Alvintīnai Mamājevai, kura gandrīz 30 gadus, esot Bērnu un jauniešu centra Jaunība brīvā laika kluba Stars vadītāja, ar pilnu atdevi un lielu mīlestību palīdzēja bērniem, tajā skaitā bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, apgūt svarīgas praktiskās prasmes un iemaņas. Pasākumu izskaņās sekoja svētku koncerts Vienības nama orķestra Daugavpils simfonija un Latvijas Nacionālās operas un baleta solistu izpildījumā. Sižetu sagatavoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.